Čau, Raimi, tādu. Čau, Gint. Kas jums tur notiek? Melnezerā tādu. Kaut kur zīves krīt. Kaut kur Rīgā zīves slapstot, jā, šobrīd. Nu, principā, cik es sapratu, tas ir skābekļa līmenis. Kad un piesārņojums un skābeklis viss kopā lasās. Nu, cik ties plašas līdzekļos var izlasīt, tad acīm redzot, tur ir daudz piesārņojums, pūst augi un nodedzina visu skābekli dīķi, jā. Principā te ir recirkulācijas sistēma, kur ūdens visu laiku tiek kairēts. Un uz doto momentu baseinos pie apmēram zivu blīvuma kaut kādā 80 kg uz 4,5 kubiem skābekļa līmenis ir 8,6 mg uz kubikmetru. Nu, pastīsimies, kāds ir skābekļa līmenis dīķī, kur tiek izmantota chlorellas mikroaļģe tāda. Un smalkāk, ka tur pastāstīs apmēram kaut ko par to aļģi, tādu, kā viņi strādā, darbojās un kādi plusi, mīnus raidus tādu. Jā. Nu, kāpēc tu šodien esi te? Pastīsimies, ko mikroaļģe, chlorellas mikroaļģe dara manos dīķos. Jo rādītāji visu laiku ir normas robežās un pat labāk. Nu, pēc tā, ko tu stāsti, patiesībā skābeklis tur ir ļoti augsts, es saprotu. 12,5 un tagad uztankosim jaunu partiju. Šogad pēdējais piegājiens, tas ir principā pirmo reizi tika aļģe dota dīķim maija sākumā. Otro reizi aļģe tika padota uz Jāņiem. Un tagad būs trešais piegājiens, lai paceltu vēl augstāku līmeni, jo principā uz Jāņiem skābekļa līmenis pat sasniedz 15,5–16% miligramus uz kubikmetru. Tāda, kad, pastīsimies, kādi būs zivu pieaugumi, jo zivu blīvums vidēji ir nozvejas blīvums 4 tonnas no hektāra. Principā šitai dīķītī ir 0,25 platība. Un nozvejots tiek rudenī vidēji ap tonu zīves tādu. Tas sanāk uz uz 1 hektāra platības 4 tonnas zivju. Principā, jā. Bet es saprotu, ka šobrīd tev jau tas rādītājs jau tuvojas tam. Tuvojās, tāpēc uztaisīsim nelielu kontrolu zveju, kad pie nosacījuma, kad zīvis tiek barots ar profesionālo kombikornu, nevis ar graudiem. Tā. Jo es uzskatu, ja skābekļa līmenis ir 12 un augstāks, tad zivis jūtās ļoti labi, aļģe strādā, skābeklis tiek palielināts, līdz to tiek palielināta zivs apetīte un var iegūt labāks pieaugums. Te ir tas brīnumlīdzeklis. Klau, Gint, es saprotu, ka tev arī pagājuši gadu bija ļoti labi rezultāti ar šo te mikroaļģi. Tad tava mikroaļģes pieredze šobrīd ir kāda jau? Jā, šogad ir 2. gads, kad mēs izmantojam mikroaļģes pielietojumu, un pagājušā gada rādītāji vienkārši to parādīja, kad bez ūdens aerācijas, ūdens vasaras periodā vispār šeit ir slēgts un nav caurtekošs, jo ļoti labus rādītājus tieši uz pieaugumu, zivu blīvumu. Un tāpēc uzreiz pieteicos, kad arī šogad tiks izmantota aļģes klātbūtne dīķī, vai būs iespējams dabūt, un kad vajadzēs, kad būšu viens no pirmajiem klientiem tādi. Tātad tev tāda dīķa platība ir 0,25 hektāri, vidējais dīķa dziļums ir apmēram cik 2 metri? 2 metri tādu. Es saprotu, ka pavasarī dīķis uzpildās un pēc tam vairāk ūdens klāt nenāk vasaru. Tad arī mums ūdeņi visi apstājās tādu, jo caurplūde šeit nav nekāda. Dīķī nenotiek pa vasaru nekāda ūdens airēšana, tā saukt, burbuļpūtē netiek likta virsū. Un skābekļa līmenis tev pagājušajā gadā turējās vidēji, es sapratu, ka bija virs 10 miligramiem, jā? Pagājušajā gadā skābeklis arī šūpojās no 12 līdz 16 tādu, tāpēc arī šogad tas ir tiek. Bet pirms aļģes izmantošanas pie šī zivju blīvuma, kas tiek audzēts rezervē, stāvēja visu laiku aerācija, lai vajadzības gadījumā nekavējoties varētu slēgt iekšā. Uz doto momentu es par aerāciju pat neuztraucos. Cik lielas zivis tu šogad pavasarī ielaidi? Vidējais zivju
svārs bija apmēram 350 grami. Tad 350 grami, tās bija divgadīgās vasaras karpiņas. Divgadīgās karpiņas, jā. Šodien ir, kurš datums mums ir šodien? 16. 15. 15. Nē, 14. Vai 14? Jā, 14. augusts. Tātad šodien mums ir 14. augusts. Tātad augusta mēneša vidus, vēl sezona vismaz kādu mēnesi pusotru turpināsies. Pusotrs. Paskatīsimies. Nu ko, paprovēsim ielikt lasu skābekļa mērītāju dīķī, kurā tiek izmantot jau chlorelas aļģi. Pastīsimies, ko viņš rāda uz doto momentu šodien. Jā. Mērījumi būs apmēram tādi 2 metri dziļumā. Tādi, kad skābekļa līmenis 2 metros. Jā, te viņš var. Lai viņš lēnām strādā. Klau, Ginte, tad gribēju jautāt, kādas ir tavas sajūtas šo te mikroaļģi laižot dīķī, vai tu esi ievērojis, izņemot, teiksim, to, ka skābeklis ir būtiski vairāk palicis, vai tu esi vēl kaut kādas izmaiņas ieraudzījis ūdenī, teiksim, ūdens kvalitātē, citos ūdens augos? Kāda ir tava sajūta, teiksim, šitas jau ir 2. gads, lēnām noslēdzas 2. sezona. Kāda ir tava sajūta par šīs te mikroaļģes iedarbību uz dīķi? Principā, ko es esmu novērojis, jau 2. gadu es savos dīķos neredzu to peldošo aļģi, ja pļēkas saucamās par dīķi, līdz ar to dīķa izskats jau vizuāli ir skaistāks. Otrs, kad netiek dīķa spoguļvirsmais klāt ar aļģi, kurš neļauj skābeklim uzsūkties, veidot tumsu, neļauj elpot, notikt fotosintēzei ūdenskrātuvē. Tas ir pats galvenais, kad esmu apmierināts ar zivu pieaugumiem un blīvumiem, ko var noturēt tieši ūdenskrātuvēs. Bet ja kādam interesē šāds jautājums par mikroaļģes chlorelas iegādi, jeb kā varētu atrast informāciju, jeb kontaktus tieši kur un kā, jo es tevi pazīstu, es tevi zinu, bet nezinošam cilvēkam vajadzēs kaut kā tevi atrast tādu. Nu jā, tātad mēs šo te mikroaļģi audzējam paši fotobioreaktoros, esam oficiāls akvakultūras uzņēmums un jebkuru ūdens augu, ūdens organismu audzēšana ir akvakultūra. Līdz ar to mēs kā akvakultūras uzņēmums šo te mikroaļģi arī audzējam. Sākām, kā jau es iepriekš minēju, priekš sevis. Tas mums bija pašiem izaicinājums uzlabot dīķos ūdens kvalitāti. Un sasniedzot šos te rezultātus, kas bija gana abrīnojami un sākumā likās pašiem neticami, tad sākām piedāvāt arī citiem, arī tev tā skaitā iedevām pamēģināt. Un, jā, tā kā droši vien, ka tādā video mēs beigās pieliksim klāt kaut kādu kontaktu informāciju, bet šo mikroaļģi pie mums šobrīd var iegādāties. Un mums arī ļoti interesē, teiksim, tādi visādi eksperimentāli mēģinājumi ar dažādām zivju sugām, ar lieliem zivju blīvumiem. Varbūt tās, teiksim, droši vien, kad ir tādi dīķi diezgan daudz arī, kuros ir kaut kāda veida, teiksim, paaugstināts piesārņojums, kur katru gadu viņš aizaug, vai dīķis ir no padomju laikiem, kur ir uzkrājies kaut kāds padomju laika mantojums no kaut kādām vietējām lokālajām kanalizācijām vai no kūtīm, kuri gājas iekšā. Izrādās, ka tā dīķi joprojām ir un daudz ir. Mēs esam atvērti arī dažādu veidu sadarbībai īstenībā. Tagad tu vari pastāstīt, kāpēc tas skābeklis rodas tik daudz dīķi, pielietojot šo te mikroaļģi, tādu chlorelas mikroaļģi. Jā. Jā, tas jautājums arī man pašam radās pirms kaut kādiem gadiem, 4, kad es pirmo reizi viņu sāku izmantot. Un tas mikroaļģes darbības princips ir tāds, ka viņa ēd ūdeni ārā to piesārņojumu, par kuru mēs satraucamies, ka viņš tur ir. Respektīvi, viņa ļoti intensīvi ēd ārā slāpekli, visus slāpekļu savienojumus, viņa ēd ļoti intensīvi ārā fosforu, un viņa ļoti intensīvi ēd ūdenī esošu ogliskābo gāzi. Un pretī viņa izdala skābekli tik daudz, ka, ja šis te piesātinājums
sāk palikt vairāk jau pa 12 mg, 15 mg. Ir bijuši gadījumi, kad pat parādās 19 mg, 20 mg. Tad īstenībā ir tā, ka tas skābeklis ūdens sāk izdalīties gaisā. Un faktiski 1 kubikmetrs šīs mikroaļģes koncentrāta spēj saražot tikpat daudz skābekļa, cik saražo 100 koki. Tā kā, tas skābeklis, ko dīķa ūdens nespēja noturēt, viņš izdalās gaisā un palīdz dabai, teiksim, lai būtu vairāk skābeklis gaisā. Atnācās te. Tas ir rādītājs pie 2 metru dziļuma, 7,7 skābekļa līmenis un pie ūdens temperatūras 20,4 grādi. Tādu pacelsim bišķi augstāk. Tagad bišķi jānogaida, lai viņš nostabilizējās. Tagad ir metra dziļumā un skābekļa līmenis nedaudz kamēr nostabilizēsies apakaļ. Paskatīsimies, ko tur rāda pie metra dziļumā skābekļa līmenis. Nāc apsiet. Metra dziļumā skābekļa līmenis bišķi sakustējās, bija 8, 9, 1, 9, 2 ceļās vēl, tās bišķi tagad sāks nostabilizēties. Principā 8, tādu 9, 2, kad pie ūdens temperatūras 21 grāds gandrīz, tādu 20,9. Es uzskatu, kur vēl labāks rādītājs var dīķa sistēmā, kurā nestrādā aerācijā, nav caurplūde un ūdens skābekļa kvalitāte ir pat labāka nekā recirkulācijas sistēmā, kur ūdens tiek aerēts, attīrīts un papildināts ar aerācijā skābekli. Tā kā variet izdomāt, noderēs jums vai nenoderēs, bet fakts kā tāds, ka es par šo visu pasākumu esmu apmierināts. Iesmelsim tagad ūdeni no dīķa un Raivis apsolās uztaisīt vēl smalkāks ūdens kvalitātes pārbaudu kontrolas rezultāts, kas vēl atrodas vai neatrodas ūdenī. Tā viņi izskatās apā. Un principā ar kausiņu ejot gar krastu nelielos daudzumos tiek izsmidzināts izlieta dīķī. Pastīsimies, kā es to daru. Apiet uz riņķi un vienkārši izlaist. Dīķi papildināja raļi trešo reizi, jo uzskatu, ka jau tas 7, 8 skābeklis ir nokrities jau man nevēlamā līmenī. Tāpēc arī tiek trešā reize dota, lai uz rudeni būtu pietiekoši labs skābekļa līmenis, lai zivtiņš justos labi un nebūtu problēmas ar ziemošanu. Bet ko tu vēl varētu pastāstīt kādu labumu no tās aļģes būtības tādu? Tātad pats galvenais, kāpēc arī mēs paši laidām iekšā, protams, bija tas skābeklis. Bet kā mēs vēlāk sākām saprast to darbības principu, sanāk tā, ka, lai saražotu skābekli, viņa apēd ūdenī esošo biogēnu, piesārņojumu, kas rodās no zivju barošanas, tātad zivs pārstādā barību, un tad attiecīgi zivju izdalījumu ūdenī ir tas, kas veido šo te ūdens piesārņojumu, respektīvi runa ir par slāpekļu savienojumiem, par fosforu, par oglekļskābo gāzi. Tātad šī te mikroaļģe ļoti intensīvi izēd šo te biogēnu no ūdens ārā, pretī dodot skābekli. Tas ir tā kā galvenais, kāpēc mēs viņu tā kā sākām laist iekšā. Viņa patiesībā noņem arī ūdenim
zivīm dūņu piegaršu. Viņa, izēdot šo te biogēnu ūdens laukā, viņa būtiski sāk samazināt citu ūdensaugu attīstību, jo viņa nevis tiešā veidā iznīcina citus ūdensaugus, bet viņa tā kā izēd to barību, ko lieto visi ūdensaugi. Bet tā kā šī te mikroaļģe ūdenī ļoti ātri un intensīvi vairojās, tad viņa ļoti ātri optimālos apstākļos rīķī izplešās un šo te barību no ūdens izēd. Mikroaļģe, šī te mikroaļģe ir planktona aļģe, kas nozīmē pēc savas būtības to, ka viņa atrodas ūdens masā. Un viņa ēd ārā no ūdens to, kas atrodas ūdens masā. To, kas, teiksim, ir dūņu veidā, dīķa dibenā, to, protams, viņa neēd. Bet tajā brīdī, kad šīs te dūņas sāk sadalīties un biogēns sāk izšķīst ūdenī, tad tā mikroaļģe, protams, to uzreiz sāk ēst. Tas, ko vēl var labi pateikt par šo te aļģi, ir tas, ka, protams, ja ūdenī ir liels skābekļu daudzums, visi, teiksim, ķīmiskie procesi ūdenī notiek skābekļa klātbūtnē. Jo vairāk ir ūdenī skābeklis, jo sāk arī ilgtermiņā skatoties, sāk sadalīties arī dūņas, kas ir dīķa dibenā. Jo, kā mēs parasti zinām, tad zivdīķos tuvāk dibenam vienmēr skābekļa līmenis samazinās, un pie paša dibena vasarā pat bieži vien skābeklis ir uz nulli. Līdz ar to tur ir anaerobā zona, kurā šīs te dūņas stāv, bet nekas nesadalās. Vai sadalās maz. Ja skābeklis sāk lejā parādīties vairāk, dūņās sāk notikt bioķīmiski procesi, un šis te biogēns sāk izšķīst ūdenī, kas savukārt atkal uzreiz ir barība. Sāk novārtīties. Jā, un šī atkal uzreiz savukārt ir barība šai te mikroaļģei. To mikroaļģi sanāk, teiksim, sezonā 3 reizes, un tā mēs praktizējam, 3 reizes sezonā papildināt. Jautājums varētu būt, kur viņi paliek. Ir tā, ka viņa ļoti ātri vairojās, viņa ļoti ātri ēd šo te ūdens piesārņojumu, un kaut kādā brīdī šis te piesārņojums sāk samazināties, un mikroaļģes daudzuma rīķī tiešā veidā nosaka šis te piesārņojums. Ja ūdens paliek tīrāks, mikroaļģe vairs tik strauji nevairojās. Bet šai te mikroaļģei pretī ūdenī sāk savairoties zooplanktons, kas ir dabiskā barības bāze zivīm ūdenī. Un, jo zooplanktonam šī te mikroaļģe ļoti garšo, jo viņa pati par sevi satur no 50 līdz 70% proteīna, un viņai ir arī ļoti daudz visādi biostimulātori. Un zooplanktons pirmām kārtām sāk ēst šo te mikroaļģi. Līdz ar to mikroaļģi sāk samazināties, tāpēc, ka pirmkārt sāk barības vielas samazināties ūdens masā, otrkārt viņai uzrodies kas viņu patērē. Tas savukārt pretī tam, kas sāk savairoties zooplanktons, tā ir atkal dabiskā barības bāze zivīm, ko atkal zivis sāk patērēt uzturā. Līdz ar to var tālēni runājot teikt tā, ka mēs šo te ūdens piesārņojumu pārvēršam par resursu, par zivju barību, par zivīm. Faktiski, ja mēs intensīvi audzējam zivis un lietojam šo te mikroaļģi, tad sanāk tā, ka zivis ir labi augušas, tāpēc, ka ir bijis šis te piesārņojums, kurš ir pārvērties par mikroaļģi, savukārt tālāk pārvērties par zooplanktonu. Un skābekli. Un protams, skābekli, jā. Galvenais par skābekli. Jā. Un jo dīķī ir lielāks skābekļa līmenis, jo zivīm barības koeficienti ir labāki, viņi labāk jūtās, viņi labāk aug, viņa ātrāk aug, viņa ir veselīgāka, viņa ziemā labāk ziemos, ja viņa vasarā ir jutusies labi, viņa nav piekususi, viņa ir spēka pilna, viņa ir veselība, viņa ir imunitāte, līdz ar to arī slimības viņai lips mazāk klāt, arī visi zivi parazīti viņai būs mazāk, jo organisms ir izturīgs. Klaugiņ, tad varbūt tās tu pasaki, kur tā tava saimniecība tad īsti atrodas? Mēs principā atrodamies Tukuma rajona Jaunpils novadā Struteles avotiņi, atzītā akvakultūras uzņēmumā. Principā arī te ar visi eksperimenti un izmēģinājumi tiek veikti uz vietas. Jo kas tur bija to lielo lomu? Es tev tieši gribēju jautāt, kā tev ir veicies lielā loma konkursā pagājušajā gadā?
Lielā loma konkursā pagājušajā gadā mums izdevās sasniegt labākos rādītājus mūsu saimniecībai, kādu vien varētu būt iespējami. Un dabūjām balvu par atzītāko akvakultūras uzņēmumu, lielo zīvi un lielo godarakstu no paša zemkopības ministra. Gada akvakultūras uzņēmums. Jā. Tā nominācijā Gada akvakultūras uzņēmums. Nu, ar to es tev vēlreiz apsveicu. Un tad ko, tiekamies droši vien kādā citā sižetā. Jā, uz tikšanos nākamreiz. Jā. Paldies.